5. aprīlī Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas ēkā notika apspriede, kurā piedalījās domes izpilddirektora Inga Goldberga, valsts un pašvaldības policijas vadība un pārstāvji. Tika pārunātas sadarbības perspektīvas, lai nodrošinātu kārtību pilsētas teritorijā. Šīs tēmas aktualitāti apstiprina fakts, ka šajā pašā dienā valdības līmenī tika skatīti valsts policijas un vietējo pašvaldību policijas institūciju partnerības pilnveidošanas jautājumi. Iesaistītās puses uzskata, ka kārtības sargu sadarbība ir ilglaicīga un veiksmīga, notiek informācijas apmaiņa, policisti patrulē pilsētas ielas masu pasākumu laikā, palīdz notvert noziedzniekus. Tikai šajā gadā pašvaldības policijas darbinieki ir nodevuši valsts policijai 23 noziedzīgu darbību veicējus. Daži no tiem bija izsludināti meklēšanā, citi tika aizturēti uz karstām pēdām. Tālākā sadarbības nostiprināšanas pamatā ir pagājušā gadā izstrādātā pašvaldības policijas attīstības koncepcija. Saskaņā ar attīstības koncepciju tiek izveidotas papildus patruļas, tagad strādā papildus kainieku patruļa, tūlīt ātri sāks darbu arī velopatruļa. Vasaras sezonā velopatruļa strādās mūsu oficiālās pludmalēs. Un arī plānot šogad izveidot, un jau tiek pie tā strādāts, jaunu papildus vienu mobilo patruļu grupu, kura strādās diennakts režīmā visā pilsētas teritorijā. Darba uzlabošanos veicina arī licencētā policistu apmācības programma. Personāla sastāva sagatavošana tiek īstenota vairākos virzienos. Tas ir juridiskā sagatavotība, tas ir sagatavotība darbam ar šaujamieročiem un speciāliem līdzekļiem, un tas ir fiziskā sagatavotība, pielietojot speciālos cīņas paņēmienus, likuma pārkāpēju aizturēšanu. Tikšanās dalībnieki atzīmē arī ielu video novērošanas sistēmas darba efektivitāti. Pašlaik pilsētas teritorijā darbojas 91 kamera, kas nodrošina plašu pārskatāmību dienas un nakts laikā. Šogad tiks uzstādītas vēl 25 kameras, daļai no tām būs transporta numuru, zīmes automātiskās noteikšanas funkcija, pārējās ir grozāmās kameras, kas nodrošinās kvalitatīvu video attēlu. To uzstādīšanas vietas tika noteiktas sadarbībā ar valsts policijas darbiniekiem. Sarunas gaitā bija apspriesti dažādi veidi, kā uzlabot abu struktūru sadarbību. Nākotnē mēs stiprināsim šo sadarbību. Pirmkārt, izveidojot darba grupu sadarbības līguma izveidei, kurā jau paredzēsim konkrētu kārtību, konkrētu rīcību, konkrētos gadījumos, kas ļaus ierindas darbiniekiem pārzināt šos sadarbības jautājumus un momentāli reaģēt un saprast, kādi tiek uzdevumi doti policijas darbiniekam konkrētajā situācijā. Pilsētas dome atbalsta pašvaldības policijas attīstību, piešķirot papildus līdzekļus no budžeta. Goldbergas kundze atzinīgi novērtēja tikšanās rezultātus, norādot uz vērienīgajiem plāniem un sadarbības nozīmi. Mūsu pašvaldības policija ir prezentējusi domei savu koncepciju, viņa ir apstiprināta un viņa nopietni strādā tās īstenošanā. Bet, protams, lai resursus taupītu, ja apvienotu un daudz efektīvāk strādātu, ir jāapvieno spēki. Un šajā gadījumā šīs dienas saruna, kā vēl efektīvāk strādāt starp valsts policiju un pašvaldības policiju. Domāju, ka šodien bija ļoti laba informācijas apmaiņa, un otrkārt arī radās daudz jaunas idejas, ko varētu turpmāk darīt. Lai sagatavotu sadarbības līguma tekstu, tika nolemts izveidot darba grupu, kuras sastāvā ietilpst valsts un pašvaldības policijas pārstāvji. Jau tuvākā laikā viņi uzsāks darbu pie dokumenta izstrādes.